Mums redz vispār? Nē, neredz. Esam finišējuši, katram galam gals ir otrā galā, un mēs arī esam galā. Mājās 1022 kilometri šodien, kurus mēs pieveicām 14 stundās 46 minūtēs. Jāsaka, ka daudz komentārus mēs saņēmām šodien glaimojoši, ne tik glaimojoši. Visi čempionāti garumā. Jā. Uz braucienu. Bet šis nav, ka mēs nemēģinām pierādīt kaut ko, ka ar elektromašīnu ir ātrāk vai lētāk vai kaut ko tam līdzīgi. Mēs vienkārši mēģinām pierādīt, ka ar elektromašīnu arī var ceļot. Tas ir normāli. Jā, tas ir iespējams, tas ir savādāk un tā. Un manas iespējas par manu pirmo ceļojumu ar elektroauto šovakar es nespēšu pastāstīt, jo es maķenīt nogurs. Bet tāpēc mēs taisīsim tiešraidi nākamnedēļ. Jā, mums ir doma nākamnedēļ uztaisīt tiešraidi, saslēgties live režīmā visos dzīve ar elektroauto sociālajos kanālos vienlaicīgi, izņemot TikToku. Tad Instagramā, Facebookā un YouTube kanālā vienlaicīgi būs tiešraide. Es un mans karmiskais dvīns Jānis. Atbildēsim uz visiem jautājumiem. Piedienīgajiem. Bet par to mēs ziņosim atsevišķi, bet idejiski tā doma ir tāda, ka mēs nedaudz atpūšamies, un tad ar svaigām galvām nākamā nedēļa pa vidu vai uz beigām, tad satiekamies online, un tad jau būs nedaudz nosēdusies tā sajūta, kā tad ir braukt ar šo te Audi e-tronu tādā garā braucienā. Un beigās pateiksim, mums neviens, diemžēl, par šo nemaksāja. Jūs maksājāt ar savām sirsniņām? Jā. Ir labi cilvēki, kas mums šo mašīnu aizdeva, bet mums nebija nekāda uzstādījuma, ka mums ir kaut kas jāreklamē vai kaut kas... Paša entuziasms. Paša entuziasms. Tā kā paldies tev, Jāni, par brīnišķīgu laiku. Pasaules hokeja čempionātā, viesnīcā, restorānā. Lai paliek. Bet es iešu pie savas sievas un tu pie savējās. Par uzvaru.